Tu gan jau domā, kas tas tāds, bet jau tūkstošiem autovadītāji braukā ar šo plēšu maisiņu savā auto salonā. Tas ir mitruma absorbētājs, kas īpaši ir noderīgs tagad rudenī un ziemā, kad mitrums ir paaugstināts. Ir augstāks pelējuma risks, logi vairāk svīst ciet un veidojas nepatīkama mitruma smaka salonā. Plēšas mitruma absorbētājs šo mitrumu aktīvi uzsūc, vienkārši uzmet to uz paneļa, durvju kabatā vai zem sēdekļa, kur visvairāk tiek mitrums, piemēram, no apaviem. Pēc pāris nedēļām vai pāris mēnešiem, atkarībā no tā, cik daudz mitrums ir tavā salonā, otrā pusē, šobrīd indikators, kas ir zilā krāsā, iekrāsosies rozā. Mums ir līdzi arī ļoti vienkārši instrukcija, un šeit ir parādīts, tad, kad viņš ir balts, tad ir pa pusi uzsūcies, un tad, kad ir rozā, tad tas ir pilnībā pilns. Un, lai izmantotu to atkārtot, ietin to papīra dvielī, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 6 minūtēm 600 vatos. Mitrums sasūksies dvielī un iznāks no mitruma absorbētāja, un atverot mikreni redzēs, ka iznāks tvaiki. Indikators atkal būs zils un absorbētājs tukšs, un varēs izmantot to atkārtot un atkārtot. Tā kā šis kalpos gadiem. Ja mājās nav mikroviļņu krāsnes, tad var likt arī uz radiatoriem